Ar mums kopā Emīls Potāpovs, Ogres Āgas spēlētājs. Emīl, atkal pagrinājums, baigais mačs sērijā, tomēr piekāpāties gan spēlē, gan arī sērija beigusies. Kā vērtē aizvadīto sēriju pret Kurbadu? Nu, nebija ne viegli, ne mums, ne Kurbadam. Parādījām zobus. Neēdevām tik vienkārši 3 uzvaras. Žēl, ka tā bijām pelnījuši noteikti vienu uzvaru. Tev šodien 3 vārti. Nu, tev lielisks sniegums. Varbūt kas pietrūk tomēr, lai aizķertos un panāktu uzvaru? Pieredze. Pirmais gads virslīgā čaļiem. Es jau esmu mazliet uzspēlējis playoff, bet nav. Ar domu uz priekšdienām. Nu, regulārajā sezonā Kurbats jums tomēr 4 spēlēs diezgan, teiksim, ar iespaidīgiem rezultātiem pārgāja pāri. Tagad playoffā jūs parādījāt 2 mačos, var teikt, pat 3 spēlēs, nu, ka bijāt cienīgi viņu spēkoties ar pretinieku. Kāpēc tāda atšķirība? Ar ko tu to izskaidro? Playoffā nav svarīgi, kurā vietā tu beidz regulāro čempionātu. Ir ļoti daudz piemēru. Beidz kā pēdējie knapi tiek playoffā un iegūst kausus. Nav svarīgi, kur tu beidz. Playoff pavisam cita spēle. Arī Kurbats to mums baidījās. Sāka spēli ar neskrēvers virsū. Baidījās. Nebija tā, ka Kurbats varbūt nenovērtē jaunos, domāju, nu, diezgan viegli mēs tiksim galā ar viņiem. Nu, džeki beigi pieredzējuši, domāju, ka ne pirmoreiz tā, bet dziemumziņā sēž, ka jaunāki pretī var mazliet palaist rokas šur tur, bet, nu, domāju, ka viņi bija gatavi tam, ka kodīsim līdz galam. Tagad nevar saprast, jūs Kurbatu esat nomocījuši pirms spēles ar Liepāju, ja? Varbūt atkal esat iedevuši tādu labu treniņu. Kā pats domā? Es domāju, ka tikai labu treniņu un pārdomas. Domāju, ka džeki neatslābināsies un iegūs kausu. Ja tu saki iegūst kausu, tad tu paredzi, ka pusfinālā Liepāja Kurbats, tu priekšroku atdod tomēr Kurbadam. Jā, Nu, Kurbadam. regulārajā sezonā Liepāja bija augstāk. Tas nekas, es teicu, nav svarīgi, kurā vietā beidz regulāro čempionu. Sezonas sākumā tu arī iesāki Kurbadā. Pastāsti, kāds bija tas turpinājums, kāpēc nepalika? Ļoti maz spēles laiks bija, un vadība neredzēja vietu sastāvā līdz galam. Atnāca jauni spēlētāji, pieredzējošāki, neko darīt. Tā kā, nu, atnāca te spēles laiks, var kaut ko parādīt. Kā domā, pusfināls Liepāja Kurbats, cik spēles būs nepieciešams? Jāsāk skaitīt. Nu, ar 3 nepietiks. 4 minimums. Tātad Ogrē hokejs atgriezīsies pusfinālā, noteikti tā sanāk. Noteikti. Lai tev veicās. Noteikti. Paldies!